pie tā viss, kas mums ir jānodrošina, ja, un pie tā, ka mēs kā ekonomiski aktīvs augošs novads, ja, mums ir 4 gados 472 bērnu vairāk. Ja. Nu, labi, mums tur pedagoģa algām kaut ko vairāk dabūjam, bet viss tā pārējā izklaide ir uz pašu rēķina. Ja? Nu, mums ir praktiski viena skola klāta, kas ir papildus izmaksas. Ja? Mums ir ļoti aktīva šobrīd ekonomiskās aktivitātes. Mums šogad bija tas brīdis, kad vienā brīdī 7 rūpnīcas būvējās. Ja? Nu, katram arī, lai tur šobrīd, piemēram, tā kā Zilā kalnā tur būvējas rūpnīca, mēs esam priecīgi, ka tur uz vietas būs jaunas darba vietas. Ja? Nu, mums ir jānodrošina arī pievaceļš, ja? Kas kalpos gan iedzīvotājiem, gan tas viss prasa finanses. Un tam ir no tā paša budžeta tas viss ir jāsakašā, un tad brīžiem atkal kultūras cilvēki saka, kāpēc jūs tur kaut kādu ceļus būvēt, mums vajag vairāk naudu tur dziedāšanai. Ja? Nu, jā, šogad aizvest skolnieks uz dziesmu svētkiem. Jā, arī mums bija 3. lielākā delegācija, 1500 bērnu vedām. Jā. Nu, tā arī ir prioritāte. Tāpēc atkal tur pieaugušiem bišķiņi bija jāpaciešās, jā, jo bērni šogad bija prioritāte. Un tā visu laiku mēs ar tām prioritātēm arī balansējam, jā, lai to pirmām kārtām funkciju nodrošinātu. Jā. Otrām kārtām neaizmirstot par attīstību, jā, kad tam uzrāvienam ir jābūt.